Tā ir saņemtas kannas. Kannas ir iepakotas maisos ar kūdru. Katrā maisā pa vienam gumam. Tagad es iešu viņus visus mazgāt pirms stādīšanas, lai varētu redzēt, vai ir kaut kur puvums. Un, ja ir puvums, tad apgriezt ar melno aktīvu oglīti, apsmērēt un stādīt zemē. Tātad mazgāju vienkāršā ūdenī. Tā. Šī ir kanna Pretoria. Tā, es viņus mazgāšu katru un likšu atpakaļ maisiņā. Kūdru es izbēru jau, lai viņu tur nemaisa, un tad salikšu tā katru kannu. Tā kanna Red Velvet. Tā apmazgāju. Vēl plānoju paturēt zilajos graudiņos ūdenī. Un pēc tam, tad, kad apgriezīšu tādas daļas, kuras varētu būt ar puvumu, tad ar šo aktīvo oglīti arī sasmērēšu griezuma vietas. Tātad, kamēr kannas atpūšas vanniņā, kanniņas vanniņā ar kālie pergamātu, tikmēr es sarakstīšu, lai uz podiņiem uzlīmētu nosaukumus, sarakstīšu nosaukumus kannām. Tātad sarakstīju nosaukumus. Pēc tam uzlīmēšu uz podiem. Tā, kamēr kanniņas ir vanniņā, gatavošu zemi, kuru likšu podos apakšā. Šajā daļā man ir jau nopirkta universālā pudra. Ar perlītu. Viņai pievienošu arī vermikulītu, lai ūdens ātri tā kā neizžūtu, bet turētu ilgāk mitrumu. Kannām ļoti patīk mitrums, tāpēc vermikulīts priekš kannām ir ļoti labi. Pievienošu arī biomix. Un ir arī šādas granulas govju mēslojumu. Un vēl biohumusu arī pievienošu. Pagājušajā gadā es stādīju bez visām šīm piedevām. Es teikšu, arī laba auga. Bet šogad es nolēmu pievienot arī šādas piedevas.
gatava. Sasmalcināju arī aktīvo oglīti, ar kuru smērēšu griezuma vietas. Pirmo stādīšu Stuttgart kannu, apakšā uzliku papīru, lai kūdra caurumos neizbirtu. Kannas vispār ir jāstāda nepārāk dziļi, vajag tuvu augšai. Tātad kaut kā tā, ir vēl vieta. Tā, un tad kanna no vanniņas tiek izņemta. Stuttgart. Attiecīgi ir jānoņem vecās saknes visas. Ar dezinficētu nazi, tad veicam, nogriežam sapūšās daļas līdz baltumam. Par kannas var griezt līdzīgi kā kartupeļus. Tātad es ar aktīvo oglīti sasmērēju griezuma vietas. Zemē. Augšā es tikai ar pudru uzdaršu. Tā. Tā arī būs ar pārējām kannām.